Tauta Latvijā, sveitītu dienu visiem, ātrais video par katoļiem, par sātanistiem. Ja, tātad ļoti ātri gribu atkal pacelt šo tēmu, ja, jo vakar pēkšņi uzjundījies ieraudzīju Modru Ozoliņkeviča seju kopā ar kaut kādu Jāni Grasbergu. Visi šie ir katoļu draugi sātanisti, ja. Jo iedomājieties, es tā ātri jums gribu pateikt, skatieties, Jēzus, jeb Dievs, Jēzus, ja, grib, kad uz šīs zemes tiek glābti cilvēki. Tā lielos vilcienos, ka tiek glābti. Jā, glābējs ir viņš un viņa gars runā un glābj un dara jaunpiedzimšanu, ja. Neviens, es nevaru kādu piedzemdēt no augšienes, ja. Tu nevari ne mani atdzemdināt, nekādu, neviens neko. Bībele saka, ja, kad Dieva, paskatieties Paul Washeru, ja, skatieties Paul Washeru, ko viņš māca, ja. Kad, ja nenotiek Dieva šis pārdabiskais darbs, ja, tad nekas nenotiek. Tu vari iet uz draudzi un sēdēt draudzē un telpā būt kopā ar visiem un būt neglābts, ja, un tad, var sakot, tad to dara tikai Dieva gars. Bet mums ir jāiet sludināt, runāt, teikt, jo Bībelē tā māca, ja, ka neviens nevar izglābties, ja, noticēt, kad nav dzirdējis, neviens nav dzirdējis, jo neviens nav teicis, un neviens nav teicis, jo neviens nav tā kā sūtīts, izsūtīts, ja, līdz ar to mēs saprotam, raksti saka, ejiet uz ielu stūriem, no māju jumtiem, un mēs visu Bībelē redzam, un ejiet, dariet tur mācekļiem, un ejiet, sludiniet, un ejiet, un bīdiniet, un runājiet, ja, viss pilns ir, ja, cauri kontekstā, cauri Bībeli iziet, ja. Tad mēs redzam, ka mums tas jāiet jādara. Tagad iedomājies, tu tāds viens dedzīgais, jā, to lasi, saproti, zini, nezinu, dari, ej, un tu saproti, kā tas viss notiek. Pēkšņi tev tāds Pentakosts, Modris, Ozoliņkevičs, kritušais, kā es teicu, Guntis Eņģelis no aizputes, visi pārējie, kas atbalstīja Jēzus maršu pirms tur cik tiem gadiem, ja? Neatceros, cik jau gadi pagājuši, 2, 3, ja, atcerieties, ka Latvijā bija Jēzus, kā es teicu, apkaunojošais maršs. Visi, un ne tikai tas pasākums, iedomājieties, visu arī, ko Marks Incenbergs no draudze Alūksnē atgādināja kādreiz, ka viņš teica, pagabēt arī Jencītim, kādreiz tur bija tika organizētas, vai viņš organizēja kaut kādas tur brokastis, vai ko tur, tas bija senāk, ja, kur viņš sauca visādus tur pēdiņās līderus, mācītājus garīgos, ja, un ko tur, un tur Marks man teica, viņš esot īpaši tur goda vietā sēdinājis katoļu, toreiz es nezinu, kurš bija, ja, Pujāts vai kas, ja, tagad laikam ir Stankēvičs. Pēdējos gados te Latvijā tur ir nomainījušies viņi, ja, tie viņu vadītāji, līderi saucamie. Tā kā tauta Latvijā, iedomājieties, viņi ir elku pielūdzēji, ja, viņi pielūdz Mariju, ja, viņi pielūdz Mariju. Bībelē teikts, skaidri un gaiši viss ir aprakstīts, es tagad necitēšu, ja, lai video būtu īsi, bet mēs redzam, kad elku pielūdzēji, ja, netiek Dieva valstībā, Jēzus neņems. Jēzus šobrīd redz, ko tu dari, ko es daru, kuru es pielūdzu, kuru es tur, nezinu, lūdzu, pie kura es vēršos, pie kura es griežos, kuru es piesaucu, kuru es uzsaucu, no kura es prasu palīdzību, no kura es gaidu palīdzību, var sakot, ko es mācu jums visiem, ja? Bet Jēzus redz, ka es jums mācu, ka katoļi ir sātanisti, katoļi visi ir sātanisti, katoļi visi ar savu mācību iet uz elli, Dievs viņus ienīst, viņi ir pret Dievu sacēlušies, viņi ir gadsimtiem spīdzinājuši citus ticīgos, viņi ir nogalinājuši, pastieties tos viduslaikus un kādus laikus, katoļi visu mūžu ir darījuši ļaunu, nogalinājuši un darījuši sātana darbus, un sātans ir tik rafinēts, ka viņš viņus ir ietērpis Kristus, karaļa baznīca, karaļa Kristus, šitas tur, tāda, šitāda, kas tur nosaukumi saklēbēti, sātans nāk kā gaismas eņģelis, lai pieviltu cilvēkus, un miljardi ir pievilti pasaulē zem katoļiem, miljoni vai miljardi, vai cik jau jaun, cik ir nomirušie, un cik šobrīd ir šie saucamie aktīvie katoļi. Tātad katolicisms ir no sātana, no velna teoloģija, ideoloģija, ja, un cilvēki to piekop, praktizē,
Un tagad iedomājieties šādi, tālāk, ko viņi dara, visas ikonas, visi svētie, visi šitie te, viss, ko viņi dara, ja, un pietiek jau ar vienu lietu. Nu, pietiek pat, ja viņi nepielūgtu to, bet ja viņi tikai vērstos pie Marijas un lūgtu Mariju un Marija, jau viņi ir elku pielūdzēji, jo Marija neko neizdarīja, Jēzus izdarīja, ja. Tā kā tauta Latvijā, plus viņi ir nenormāli pasaulē varojuši mazus bērnus. Viņi varojuši, varo vēl tagad, nu, nezinu, jāsaka, arī vēl turpina nākotnes formā varos, ja, jo tāpēc, kad tas no viņiem nav izdabūts ārā, un paskatieties paši, tikko Latvijā vienu priesteri pirms mēneša vai ko, es jau biju uztaisījis video, notiesāja, viņš laikam bija ar prokuratūru vienojušies, kas tur viņam iedeva 7 gadus, nu jā, nezinu, tikai vai ko puisīti mazu bija varojis Latvijas priesteris viens, kur mēnesi apakaļ man bija video, un tiesa bija prāva Latvijā, bija LTV ziņās vai kur, jā, tā kā tauta Latvijā, tāpēc šodien, un Modris, un visi Pentakosti, un visi open game, visi, kas šie, nu, gleškas, var sakot, tātad jebkurš Latvijā, jo tas nu, skatāties, ja katoļi, kā es teicu, ir sātans, dzīvs sātans, ja, Zbigņevs Stankēvičs un visi ir sātana pārstāvji zemes virsū, dzīvi, reāli cilvēki. Un ja tu šodien esi bezsmadzeņu radījums, pentakosts vai neatkarīgais vai harizmāts, psihopāts, jebkurš, ja tu ej kopā ar katoli, ja tu ar katoli runā, Bībele saka, ar viņiem nedrīkst nesveicināties, nesēdēt pie viena galda, nedot roku, tev ir jāpāriet ielas otrā pusē, ja katolis iet pa to pusi, tavs uzdevums ir pāriet ielas otrajā pusē un nebiedroties, neskatīties, neko ar viņu kopēju nedarīt, jo Bībele to saka, kamēr viņš nepārstās kalpot sātanam, velnam, ļaunajam, ja, tu nedrīksti ar viņu neko pilnīgi, viņam ir jāiziet no sava katolicisma ārā, ja, un jānāk pie Jēzus vienkāršībā, kā evaņģēlija, kā apustuļu mācība māca, ja. Tāpēc šobrīd katrs no jums, kas šo dzird, un tu kaut kādā veidā esi saistīts, un tavi šie draudžu pseudo, visi šitie te vadītāji un Jēzus marši, un jebkurš mītiņš, tikko nesen, taču arī pirms pāris mēnešiem, vai nebija Mateja baznīcā šis apkaunojošais, ko es taisīju video par Babrovski un par visiem baptistiem, par šitiem sātanistiem, jo baptisti arī ir sātanisti, jo parādi man, kas ir tavs draugs, ja, pat pasaulē teicienu, es pateikšu, kas esi tu, ja baptisti savās telpās ielaida katoļus, viss, tik līdz pirmais katolis pārkāpa pāri slieksnim Mateja baznīcā, baptisti kļuva par dieva ienaidniekiem. Un viņi jau tad bija bijuši kļuvuši, jo reku Talbergs cik gadus ņēma studijā katoļus, cik gadus ar viņiem čupojās līdz tur vienu dienu, es atceros to raidījumu, redzēju, kad, nu, mēs tur jau šķiramies, kas tur, un pie tam vēl kāds pieviltais ir pats Talbergs, viņš ar vienu roku dzen ārā katoļus, un ar otru saka, nu, mēs paliksim tur labi brāļi. Nu, tu iedomājies, cik Talbergs ir savas smadzenītes mazās, nezinu, kur viņš bez matiem saulē izkaltējas, ko man arī nav mati, un es arī jūtu, ka saule nelabvēlīgi man te brīžiem uzkaltē, visāda sarkana, ja. Tāpēc Talbergs, jo es tad šat nogriežu, bet Talbergs ir pa žizņi bez matiem laikam, tāpēc viņa galva ir pārkarsēta totāli. Ja viņš var pateikt sātanistam katolim, tur kravalim toreiz, bai, mums nav pa ceļam, un ejot ārā, bet nu brāļi paliks, ja, tad viņš ir šis bailīgais pēc Bībeles, viņš nenocērt sakni, saiti, viņš nesadedzina šos tiltus, ja, viņš šādā veidā, viņš nospēlēja liekulīgi, divkosīgi, ja tu dzen ārā, triec ārā un pasaki patiesību acīs un viss, ja, tad viņš tā kā ar vienu roku atņēma un ar vienu roku deva, nu kā, es ceru, ka jūs sapratāt, par ko ir runa, ja, tātad šī Talberga totālā, es brīnos, kā tā var būt, un Talbergs tagad tur studija un raidījums, un man Dievs iedeva rādio, tad jāprasa, kurš Dievs? Šiva? Ja? Šiva vai Kama Sutra, vai kā tam Talberga Dievam ir vārds, ja viņam rādio iedeva. Šādām perversijām Dievs rādio nekad nav iedevis, ja? Studijā sauc šo, tagad arī kas tur studijā sēž, šitas, jā, labi, Talberga studijā pastieties piekdienas vakaro, ko par to saka Bībeli.
tas no Liepājas, Move of God, Hovarda Brauna čoms, nu, Palsa Leksa, atcerējos, ja. Nu, iedomājieties, šitos visus žauneri sātanistu, ja, Talbergs ņem studijā. Tauta Latvijā es varētu stundām ilgi runāt, jau 10 minūtes. Tātad šodien atcerieties, visa Latvijas pseudoticīgo vadība ir pievilta, un antikrists, pats galvenais atcerieties. Bībele nosauc katoļus par antikristiem, skaidri izstāsta katoļu popus un visus tos, ka tie ievedīs pasaulē antikristu, un antikrists nāks pie varas, un katoļi to visu dara un veicinās, un tas ir Vatikāns, un tas ir viss, ar kas to saistās, tad šobrīd Latvijas ticīgie principā, iet kopā ar Dieva ienaidnieku, ja, ar antikrista sistēmas šo visu, ja, uzturētāju, kas ir katoļi, viņi ir šie, ja, tā kā principā viņi ir, kā bija kādreiz tā filma vai kas, gultā ar ienaidnieku. Jūs Latvijas ticīgie, pseudo vai kādi, lai jūs to nosauc, jūs esiet gultā ar Dieva ienaidniekiem, katoļiem, antikrista sistēmas uzturētājiem, un Romas pāvests ievedīs aiz rociņas pasaulē antikrists pārņems vadību, katoļi to ievedīs, nodos, panāks viena reliģija, jūs visus apvienos ar varu, ar spēku, ar viltību, visos veidos. Tātad lūk, katoļi ir antikrista sistēmas uzturētāji Latvijā, un padomājiet lūdzu par to, ko es šodien teicu.